Tieši tā cienījamie mani skatītāji, atrodamies mēs Pāvilostā. Šodien ir baigi lielais koncerts šeit. Tircīši redziet, kā redzat, notiek Pāvilostas vokālais ansambls šeit spēlē. Redziet, kā jau mūzika. Kāds datums laikam 25. jūlijas. Te lidīši arī Alders var sažauties salu uz nebēdu. Lidīši var paēst. Tad princes uz mani skatās. Jā, avokosmētiku var iegādāties. Un tur visādi gāzi našķi. Un mākslas darbi izstrādājam, te padās rekur ir jūriņu un šeit laikam tur notiks ieeja, liela pasākuma, tāds ļoti Latvijā populāras grupas spēlēs, tā kaut kā. Tas ir mazliet no mana atvaļinājuma, ja šeit kaut ko vispār var sadzirdēt, jo mūzika trekne skaļa, un tā. Svētki noskaņojums man ir ļoti jauks. Šī video nav liels, bet uzlādēšu telefonu, tad kā var pateikt, vakarā vēl kaut ko uzņēmuši šeit. Un te pagaidām viss notiek. Pāvilostā visas ielas ar mašīnām ir ļoti, ļoti pilnas. Un cilvēki gar pludmalī peldās. Tā, kaut kā tā. Lūk. Es ceru, ka tas video būs te izdevies. Un domāts, ja viņš ir draugiem LV, maniem draugiem. Un tā, ko es daru atvaļinājuma laikā. Mazliet esmu pazudis no ekrāniem. Bet, jāatpūšās arī. Ziniet, cilvēkam vajag pabūt vienam, tāpatās arī dzīvēm. Ja notiek tā, vai palikt vienam, vai pārdomāt dzīvi kā tādu, kā mēs viņu dzīvojam, vai ne? Labi, ar to tagad es tā kārtīgi tagad paēdu. Ļoti gandarīts būs iet atlaist mugurīt, takš vajag sumbūs kaut kā tā. Sagaidīsim nākošo dziesmu, un tad arī beigsim to pasākumu. Draugs, bet klases biedrs, bet skolas biedrs spēlē. Zinu, kā viņš pabeidz skolu, mūzikas skolā tāda iesāk spēlēt. Tā laidu vaļā. Pats reko tur tā pie bungām, pie tās Jonikas sēde, dūšīgs un balss arī ļoti dūšīga un spēcīga un kaut kā tāda. Vasīlijs ir sauc. Redzēs, ko viņš tagad laidīs vaļā. Tā, es atpūšos uzņemt spēku. Šeit, paklausīsimies mazliet tikai pišķiņu mūziku, ko te visu laiku iet tikai pļurināt, vai ne? Mans cienījamais skatītāji un arī klausītāji. Jūs jau tagad uztverat informāciju ar aci, ar ausi, vai ne? Kurš ar vienu, kurš ar abām. Tas ir atkarībā, cik daudz grādi ir uzņemts uz krūts, kā jūs piesēdaties pie datora, vai ne? Kaut kā tā. Redz. Tur riktīgi šašlika meistari tādi unkuļi uz oj. Labi. Es mazliet arī parādīšu operatoru, ja? Un noslēgumā kāds operators izskatās šodien, ja? Labi. Šādi izskatās operators, ja? Labi, čavi. Tā, ka es skatos tagad, kā tev var vai kādā deju taktī es gribētu iegriezties, iegaidu tādu
tumsiņa mazliet, tā visā romantiskā. Laiks, pa laika apstākļiem bija visu laiku koša saule, bija saule ļoti koša, bet redziet, kā šitās te, bet es domāju, ka manā to visu vareno, es baigi labos draugos palūkšu, vismaz lai lietas nelīst, tā lūk. Un tajā arī būs nakts balle izdevusies. Labi, cienījamie draugi, nevaru atvadīties no jums, bet ir mazliet kādreiz jāatvadās. Oi. Nu, čau.